Kristus brūcēs, tu esi dziedināts, tu esi atbrīvots no katras slimību varas, tev nav jācieš vairs tas, ko cieti Jēzus, tas nepieder vairs tev, un tā ir šī debesu realitāte, jo mēs esam no debesīm, mēs neesam no šīs zemes, mēs esam no debesīm, ka tu esi satraukumā, ka tu redzi apkārt, kas notiek, ekonomiskā krīze, tā ir zemes realitāte, bet mēs dzīvojam debesu realitātē. Kad uztraukumam nav pamata, viņš saka, nerūpējies, neraizējies, lai tāli no tevs uztraukums, lai tāli no tevis ir raizes, jo Dievs dod mieru saviem bērniem, viņš dod mieru iemantot. Un kur mēs visu to varam iegūt? Dieva vārdā un viņa klātbūtnē. Un tad ir man mīļākā rakstvieta, viņa nebūs tur. Tas ir tas, kas ir mani jauniešu zina, Romiešiem 12:2. Tātad atjaunot savu prātu ar Dievu vārdu, lai šī debesu realitāte kļūst reālāk par zemes realitāti, lai šī realitāte kļūst reālāk par to, ko tu šeit uz zemes redz. Jo debesu realitāte saka, it kā neredzamo redzēdams, tu runā savā dzīvē tās lietas, un viņas kļūst par matēriju, viņas piepildās tavā dzīvē. Tad, kad tu esi slims, tu runā uz savu miesu tik ilgi, kamēr viņa kļūst vesela, un tu iemantos šīs lietas, un tu redzēsi, ka nākamreiz tev atnāk simptomi, tev būs viegli. Jo, ziniet, es esmu dzīves piemērs tam, kad mana mugura, man bija starpskriemēju diski, divi starpskriemēju diski, kas bija no savas vietas izdomājuši izlīst ārā. Un es mocījos milzīgās muguras sāpēs. Es no rītiem, kad es cēlos, man vajadzēja pagriezties uz sāniem. Tad es izliku vispirms kājas no gultas ārā. Tad es tikai varēju piecelties. Bet es ļoti bieži runāju savu muguru. Es teicu savu muguru, ka tu esi dziedināts, Jēzus brūcēs. Kristus pie krusta nomira ar manām sāpēm, ar manām trūcēm, ar manām kaitēm, ar manām vainām, lai es šodien varētu dzīvot pilnībā, pārpilnībā, dievišķajā veselībā, lai man nekas nekaitētu. Un es runāju savu ķermeni tik ilgi, līdz tas piepildījās, tas materializējās, tas kļuva par miesu. Ziniet, jaunajā gadā es 16 stundas pavadīju uz augstpapēžu kurpēm. Es vienkārši zinu, ko tas nozīmē. Tajā reizē, kad man mugura sāpēja 2 stundas. Augstākais, un es vakarā vienkārši mocījos ar drausmīgām muguras sāpēm. Man plēsa muguru kopā, es nevarēju, man reizēm bija tā, ka man asaras bija no tā, ka mugura sāp, bet Dievs ir dziedinājis, un tā ir debesu realitāte. Tā ir debesu realitāte mūsu dzīvē. Nevis tas, ko mēs jūtam, nevis tas, ko mēs redzam, bet to, ko Dieva vārds saka, to, ko Dieva vārds ir apsolījis, tā ir mūsu debesu realitāte. Tu esi dziedināts, tu esi atbrīvots, tu esi priecīgs, tu esi mierā, tu esi mīlestībā. Tu esi labklājībā. Tās ir tās lietas, ko Dievs, ko Jēzus ir atstājis šeit uz zemes, lai mēs varam iemantot šīs lietas, lai mēs varam dzīvot šajās lietās, lai mēs varam baudīt šīs lietas. Mums nav jābūt svētajiem mocekļiem, kas vēl vienreiz iziet cauri krusta ceļu. Es cietīšu, es mokās dzīvošu. Par godu tam kungam, nē, par godu tam kungam ir dziedināšana. Par godu tam kungam ir uzvara. Par godu tam kungam ir labklājība, jo viņš nomira ar tām lietām, lai šodien tev būtu, lai man šodien tās lietas būtu. Amen!